Labdien, esmu Dainis, un šodien turpinu stāstīt par programmu Fusion 360. Un lēnā garā mēģinam to apgūt. Man te viens labs paziņa paprasīja, atsūtīja man tādu bildīti pa foto uz telefonu un paprasīja, kā šitādam objektam iekšpusē šajā vietā uztaisīt uzgrieznim sēdvietu. Tādu vietu, kur iegremdēt uzgriezni, lai viņš būtu iekšā zem šitās malas. Tā to ir diezgan viegli, tā it kā viegli parādīt, bet grūti izskreidot pa telefonu. Tāpēc es domāju uztaisīt mazu videoklipiņu, kurā parādīšu, kā es to daru. Variācijas jau tur ir visādas, bet es mēģinu tādā veidā, un man te ir labi sanāk. Tātad, lai šeit uztaisītu uzgriezni vietu, mums no sākuma vajag izveidot pārgriezt to objektu uz pusēm, lai mēs varētu tikt pie šitās plaknes kaut ko darīt. Jo uz apaļās plaknes kaut ko konstruēt, kamēr šita visi priekšā, mēs nevaram. Lai to izdarītu, mums viņu vajadzētu sadalīt uz pusēm vismaz, bet nevis tiešā nozīmē, bet pārnestā. Lai to izdarītu, tad mēs tā ielienam iekšā opcijā Inspect, tātad šita pozīcija solīt, tātad ķermenis, Inspect, opcija, sekcijas analīze. Tā parādās mūsu koordinātu skala. Šitā plakne mums ir augstums, tas ir zetas, tātad izvēlamies šo plakni. Un te parādās bulteņi, un mēs to jaunveidus veidoto plakni pabīdīsim, lai viņi paliek turpat. Tātad mēs esam objektu sadalījuši uz pusēm pa koordinātu centru. Tā, te vēl var parādīt vēl vienu tādu opciju, te ir tāda zīmīta flip, sekcijas analīzē. Ja uz viņus nospiež, tad mēs redzam, ka parādās detaļas otra puse. Tā kā mēs šajā gadījumā varam izvēlēties, kurā detaļas pusē mēs veiksim izmaiņas. Par cik mums interesē tāda puse, kur ir caurums, tātad šitā, tad mēs šito daļu atstājam. Tātad OK. Tātad vairāk mums te nekas netraucē, mēs varam zīmēt uz šitās plaknes kaut ko. Bet uz apaļās plaknes to izdarīt diezgan grūti. Un tāpēc mēs veidojam konstrukcijas plānu. Kā mums parādās as, koordinātas, tātad mēs veidosim uz zetas, tātad šitās plaknes. Tad mēs konstrukcijas plātu pabīdīsim uz to pusi, lai mums viņi nesaplūst ar šito ten as daļu. Tātad OK. Tā, tagad mums tas ir. Tagad mēs uz šīs plaknes taisīsim zīmējumu, skici tā saucamā. Tātad ejam opcijā izveidot skici. Tā, viss it kā būtu labi, bet mums te pazuda plakne. Kur viņa pazuda? Šeit plāns 1, tātad mums viņa jāatver. Mums šitam simbolam obligāti jābūt redzamam, lai programma saprastu, ka mēs veidojam zīmējumu tieši uz šitās plaknes. Tā plakne nav tik maziņa, viņa ir pa visu šito zīmējumu, vienkārši viņa te ir uzrādīta kā esošā, ka viņa tāda ir. Tātad, lai mēs izveidotu uzgriezni, mēs ejam iekšā izveidot poligonu. Tā, un šeit palielinam. Tā, palaidīsim uz leju. Palielinam. Te ir apmēram centrs. Ja būtu iepriekš taisīta skice, tad tas centrs jau būtu te redzams, un tam mums būtu vieglāk. Bet par cik skice es iepriekš netaisītu, ātrumā uzmetu. Tad apmēram centrs es paskatos, ka tas varētu būt šeit, varētu jau, protams, atrast, bet es tagad rādu, kā to dara. Tātad nospiežam peles kreiso podziņu, un mums parādās bildīte. Mēs varam uzgriezni ielikt, kā mēs gribam. Un te redzam zilais lociņš, tas ir attālums no skrūves centra līdz plakanējam uzgriežņa malai. Tas ir obligāti jāievēro. Un tas otrajā lodziņā, ja nospiedīsim podziņu tap, te mēs ierakstam, cik uzgriežņam ir malas. Parastam uzgriežņam ir 6 malas. Tā, to mēs atstājam, tas mums der, jo es tagad saku, es precīzi izmērs nekādus nelieku. Es rādu tikai principu. Tātad nospiežam OK, ar peles kreiso podziņu. Peles labo podziņu, OK. Tā. Tas mums ir kaut kas iztaisīts. Tagad mēs viņu pagriežam, lai redzētu to seškanti. Un tagad mēs iezīmējam seškanti.
peles labāpogu, tātad izspiešana ekstrūde, bet nevis jauns ķermenis, bet griezīsim kutu. Tātad pagriežam tādā veidā un braucam uz objektu. Nu, mēs varam uztaisīt šito topu, lai mēs galīgi cauri neizbrauktu. Braucam. Un, teiksim, te kaut kur tā iebrauksim. Peles labais poga, ok. Tā, un tagad pagriežam. Un kā redzams, uzgriežam ligzda ir iesēdināta. Tagad mēs varam nomērīt šito, teiksim, dziļumu. Te mēs redzam, ka dziļums ir 4,36 mm šeit apakšā. Ja tas mums der, tad labi. Ja gadījumā vajadzīgs cits izmērs, tad mēs dziļums iezīmējam šo plakni. Atkal tā, ejam atpakaļ. Iezīmējam šo virsmu. Slēdzam ciet, braucam atpakaļ, kaut kas te nepatīk viņam. Tā. Mums jāiziet no šitā mērīšanas ārā, tāpēc ieķērās. Tātad iezīmējam, ekstrūde, un tagad izgriešana, un mēs varam pīdīt vai nu dziļāk, vai uz šo pusi. Uz šo pusi mēs nevaram. Ja dziļāk, tā tad būs izgriešana. Ieliekam, ok. Ja šitas ir pa dziļu, tad mēs izvēlamies atkal šito opciju, ekstrūde, un pievienošanu. Un tad mēs varam izbraukt ārā uz šito pusi, uztaisīt seklāku. Ok. Tātad, ja mēs esam iestaisījuši vajadzīgo dziļumu, mēs tagad varam atgriezties pie normālas bildes. Tātad šito plānu, kas mums rēgojas, mums vairs nav vajadzīgs. Un tāpat analīze mums nav vajadzīga. Nospiešam ciet. Un tagad mēs redzam ķermeni gatavā stāvoklī. Un šitādu objektu caur opciju 3D print mēs varam nodot uz printēšanu. Un tas arī būtu par šo jautājumu viss.